Labdien, dāmas, kungi. Man tik tiešām liels prieks šodien uzstāties šajā konferencē. Un savu referātu es varbūt piedāvāšu, man referāta tēmai pazuda otra daļa kaut kur, jā, un faktiski referāts ir par holokaustu Rēzeknē, par izpētes problēmām, jautājumiem un perspektīvām. Faktiski vairāk vai mazāk es negribētu koncentrēties tikai un vienīgi to, kas notika Rēzeknē, ja, kas ir saudabīgs un ļoti interesants notikums, par ko mēs, protams, arī runāsim, ja, bet vairāk uz to, vairāk uz šo te problemātiku paskatīties no tāda historiogrāfisko perspektīvu viedokļa, kādā veidā vajadzētu skatīties, kādā veidā ir iespējams varbūt pētīt tālāk un arī reflektēt, ja, par šīm te lietām, kuras mums varbūt liekas tādas varbūt pašsaprotamas. Holokaustu Rēzeknē, domājams, teiksim, ir iespējams skatīt, izmantojot vairāk šādas te historiogrāfiskās perspektīvas, un te ir iespējams izdalīt nosacīti, ļoti nosacīti, ja, es teiktu, trīs perspektīvas. Pirmkārt, tā būtu šī te lokālā perspektīva, ja, tālāk būtu, ko mēs varētu saukt par nacionālo, jeb Latvijas perspektīvu, ja, un visbeidzot, ja, šī te globālā holokausta historiogrāfijas perspektīva, un katra no šīm te perspektīvām faktiski sniedz savus akcentus uz notiekošo, un caur viņu skatījumu, jā, ir iespējams arī risināt dažādus jautājumus. Tomēr bez teiksim, tā ir mana varbūt hipotēze, varbūt arī mans uzstādījums, ja, no to mēs varētu varbūt debatēt, cik lielā mērā tas ir izmantojami, ja, bet mans varbūt viedoklis ir tas, ka bez šo te triju perspektīvu kompleksu apzināšanas, ja, nav iespējami pilnīgi izprast to, kas, piemēram, 41. gada otrajā pusē notika Latvijā, Latgalē, nu, un tā skaitā, protams, arī Rēzeknē. Varbūt sākumā sāksim ar to globālo perspektīvu. Pirms sākt viņu analizēt, ja es vienmēr, teiksim, ja cilvēks nosauc šo te globālā, nacionālā, reģionālā perspektīvu, ja, tad visiem cilvēkiem gribās to tādā sarindot hierarhiskā secībā, ja, kur tā lokālā perspektīva būtu pašās beigās. Faktiski te es gribētu jums varbūt piedāvāt un iedomāties to, ka tās nav hierarhiskas struktūras, ja, tas atrodas nemitīgā miedarbībā, ja, un mēs nevarētu izcelt vienu vai otru, ja, teiksim, kā svarīgāku pār citu. Šajā gadījumā vienkārši tas ir izklāsts struktūrā, ja, es sākšu no šīs lielākās uz mazāko perspektīvu, ja, un tas mums arī novedīs pie šiem te Rēzeknes tātad notikumiem un skatījumu, kas tad notika Rēzeknē 41. gada vasarā. Holokausta norises Eiropā otrā pasaules kara gados, ja, kas prasīja gandrīz 6 miljonu ebreju dzīvības, jau vairākas 10 gadus atrodās pastiprinātā pētnieku uzmanībā. Taču šeit ir viena būtiska varbūt iezīme, ka līdz 1990. gadam Eiropas ebreju slepkavības vietas, tāpat arī arhīvu dokumenti, šo te slepkavību, teiksim, liecinieki, holokaustu izdzīvojušie, nu, un tā skaitā arī paši holokausta noziedznieki, kā mēs viņus varētu dēvēt, ja, viņi atradās aiz šī te augstā kara dzelzs priekškara, ja, un faktiski objektīvai pētniecībai ļoti daudz, kas nebija, teiksim, pieejams. Pētniecība vairāk balstījās uz nacistu dokumentācijas paliekām, uz holokaustu izdzīvojošo līdzībām, tiesu prāvu materiāliem pret holokaustu iznīcinošiem, kas notika rietumu pasaulē. Savā ziņā tas ļāva izveidot tādu vispārēju skatījumu uz to, kas tad īsti bija noticis Eiropā otrā pasaules kara gados, ja, taču vienlaicīgi tas neļauj pilnīgi rekonstruēt šīs lokālās īpatnības un zināmā mērā radīja arī daudzus apzināti vai neapzināti, ja, teiksim, dažādus mitoloģizētus pieņēmumus. No Latvijas gadījumā tas, ko mēs varētu varbūt attiecināt par šādu mitoloģizētu pieņēmumu, ja, kurš pēdējo gadu historiogrāfijā jau vairāk
rietumos faktiski nepastāv, ja, tas ir šis bezvārds holokausts, ja, un šie apgalvojumi, ka, piemēram, Latvijā varēja, teiksim, ebreju šaušana, ja, piemēram, notika pirms Vācu armijas ienākšanas. Tāpat, teiksim, mitoloģizēti briežiem bija arī dažādi šo te holokausta noriši, ja, teiksim, apraksti un tā tālāk un tā joprojām. Un ja mēs varam, teiksim, skatīties, ja arī tā apzinātā, neapzinātais faktors, ja kā viņš veidojās, neapzinātais veidojās no, kā saka, šo te rietumos pieejamo arhīvu materiālu un tiesas procesu, ja, teiksim, šīs te subjektīvās izpratnes un kritiskas, teiksim, varbūt neizvērtēšanas, objektīvi atkal, teiksim, apzināti šos te mitoloģizētos pieņēmumus, piemēram, mēģināja arī izplatīt, teiksim, savu laiku, teiksim, Padomju Savienību, ja, ar noteiktiem politiskajiem mērķiem. Visticamāk, ja Latvijas gadījumā mēs skatāmies, ja, lai, teiksim, grautu šīs te latviešu trimdas, ja, politiskās vadības šo te tēlu ārzemēs, sasaistot to ar šiem te nacisma noziegumiem. Tomēr holokausta, teiksim, neskatoties uz to, ja tomēr holokausta šī globālā perspektīva sniedz virkni ļoti svarīgu nozīmi, bez kurām mēs nevaram izprast šīs vietējās nozīmes. Pirmkārt, viņa ļauj skatīt holokausta norises visā nacistu okupētā Eiropas līmenī, izprotot gan antiebrejiskās politiskas rašanās cēloņus, attīstību, eskalāciju, kas saistīta gan ar tieši nacistu politiku, gan ar dažādiem blakus faktoriem. Tāpat holokausta izpētes teorētiskie, metodoloģiskie un tematiskie jautājumi visbiežāk izriet tieši no tēmas globālajiem diskursiem, ja, un tā kā šos diskursus mēs nespējam ignorēt. Šeit ir ļoti daudzas, varbūt citas lietas, ja, ko mums faktiski rada šīs te globālie diskursi un kuri mums aizvien paver jaunas iespējas skatīties uz jautājumiem no citādākiem skatu punktiem un, teiksim, nacionālā vēstures līmenī, ja šīs te perspektīvas bieži vien, es domāju, kad tiek ignorētas. Ja mēs paņemam, piemēram, vienu no tādām jaunākajām perspektīvām, kas tiek piedāvāta, ja, tas ir tieši šī te ētiskā aspekta klātesamība, ja, teiksim, arī vēstures notikumu reprezentācijā, ja, tad nereti mums Latvijā varbūt tas nav īpaši kļuvis aktuāli. Ja. Protams, arī šī perspektīva sniedz savus, teiksim, varbūt izaicinājumus, uz kuriem arī, teiksim, viennozīmīgi, teiksim, nevar atbildēt. Ja. Šeit es varbūt gribētu nocitēt vienu, teiksim, Izraēlas vēsturnieku Omeru Bartovu, ja, kurš savulaik savā darbā par holokausta kara un genocīdu, ja, teiksim, ietekmi uz modernu mūsdienu identitāti, ja, atzīmē, ka debatas par holokaustu, dažādi kontroversi, popkultūra, komemorācijas pasākumi, ja, ir radījuši ļoti masīvus politiķu, vēsturnieku, žurnālistu aprindas, ja, kas sevi caur šo te holokaustu spēja manifestēt kā nācijas vai kādas citas sociālas grupas sirdsapziņa, kas vienlaicīgi ir varbūt pozitīva lieta, bet tai pašā laikā padara šo te holokausta izpratnes fenomenu morāli apšaubām. Ja, un tas pēc viņa domām rada tādu saudabīgu, viņš lieto to vācu vārdu totentāns, mirušo deju jau šo te bojā gājušiem kapiem vai precīzāk pelniem. Tas ir svarīgs varbūt akcents, ja, kad mēs runājam un cik lielā mērā mēs varbūt izmantojam šo te holokaustu, cik mēs mērā izmantojam traģēdiju, un ne tikai holokaustu, bet arī citas traģēdijas, ja, kaut kādus, teiksim, politisku vai, teiksim, sociālu vai kaut kādā arī, teiksim, citu iemeslu, teiksim, manifestācijai. Ja. Tas vienmēr ir, teiksim, jautājums, kuru mums varbūt vajadzētu tomēr uzdot. Latvijas perspektīva, ja mēs raugamies, tad šeit ir tas Latvijas fenomens, ka ebreju slepkavošana Latvijā sākās jau pirmajās kara dienās, lai arī masveidīgi ebreji sāk iznīcināt tikai pāris nedēļas vēlāk. Nacistiem bija vajadzīgas divas lietas. Vispirms bija jāizveido
un jānostiprina okupācijas varas sistēma un bija jānodrošina ar vietējo iedzīvotāju atbalstu šīm te gaidāmajām slepkavībām, veidojot pašaizsardzības vienības vai speciālās latviešu SD vienības. Nogalināšanas Latvijā tātad notika vai nu pakāpeniski, kā mēs to redzam arī, redzam, piemēram, Rēzeknes gadījumā, vai arī nogalinot visus uzreiz, kas galvenokārt var būt attiecāms uz citām, teiksim, Latvijas mazpilsētām. Parasti šī iznīcināšana Latvijā, ko mēs skatāmies arī, mēs izdalām šīs te divas fāzes. Viena ir tā saucamā Enzats grupu fāze, ja pogromu fāze, ja lietošot pašu Enzats grupu terminoloģiju, kas bija 1941. Gada vasarā, ja, tātad līdz augustam, kam sekoja tātad tālāk šo te dzīvu palikušo ebreju getoizācija, un kas noslēdzās ar bēdīgi slavenajām Rumbulas akcijām 41. gada 30. novembrī un 8. decembrī, kad tika nogalināti apmēram 24,000 Latvijas un apmēram 1000 no Eiropas deportēto ebreju. Aplūkojot šo te Latvijas perspektīvu, holokausta perspektīvu, ja prasa, zināmā mērā nacionālās vēstures rakstīšanas intereses, un šajā gadījumā mēs tomēr saduramies ar ļoti lielu virkni problēmu, kas nav tik daudz saistāms ar izpētes, cik daudz ar reprezentācijas, es domāju, jautājumiem. Vispirms jau holokausta norises neviendabība liek uzdot jautājums, vai raugoties uz šiem te procesiem, vispārībā šī te nacionālā perspektīva attaisnojās. Vēstures zinātnē mēs esam pieņēmuši, un Latvijā, diemžēl, mēs varbūt vairāk fokusējamies tieši uz šo te nacionālo skatu punktu, kas nevienmēr, manuprāt, attaisno šīs te vēsturiskās realitātes atjaunošanu, ja, apskatīšanu. Un šeit ir tāds jautājums, ja, ko mēs mēģinām darīt un ko mēs, piemēram, esot lasot un analizējot, salīdzinot norises, ja, teiksim, viņas Latvijā nemaz nav tik viendabīgas. Ja, un ja mēs paņemam, piemēram, ebreju iznīcināšanu Latgalē un salīdzinām ar to, kas notika kaut vai tādā pašā Kurzemē vai Lietuvas pierobežā, ja, tad tur tās atšķirības ir diezgan lielākas, ja, un daudz lielākas līdzības, piemēram, Latgales gadījumiem var redzēt, piemēram, to, kas notika Baltkrievijā, ja, un, teiksim, tas var būt šāda te pieeja un šādu te skatījumu veikšanu varētu veicināt, teiksim, tādu varbūt plašāku skatījumu uz šo te problemātiku. Respektīvi, vēl viens moments, ja, kas pēdējā laikā, es nezinu, man ļoti varbūt, man pašu, teiksim, vienmēr es viņu kaut kā nemitīgi pamanu, ja, tas ir tas, ka nacionālā historiogrāfija, tad, kad mēs runājam par holokaustu, mēs viņu pieminam, mēs nosaucam galvenās šīs slepkavības lietas, mēs paziņojam to, ka bija daži latvieši, kas arī piedalījās šo te ebreju šaušanā, tos mēs nosodam, ja, bet uzsvars vienmēr tiek likts, ja, uz šo te vācu faktoru. Ja, ja nebūtu vācieši, ja, nekas tam līdzīgs nebūtu. Ja. Šeit mēs varētu varbūt daļēji piekrist, un ja mēs, piemēram, skatāmies, un šeit atkal es gribētu nocitēt, manuprāt, viens no varbūt šobrīd arī, teiksim, lielākajām holokausta pētniecības autoritātēm, ja tas ir, teiksim, holokausta pētnieku Kristoferu Brauningu, ja, kurš kopā ar vācu vēsturnieku Jurgenu Mathausu savulaik uzrakstīja, manuprāt, diezgan labu grāmatu par šo te holokausta, ja, pirmo fāzi, tieši Austrumu frontē, ja, un, teiksim, viņiem ir tāda ļoti jauka atziņa, ja, kuru vienmēr mums, es domāju, rakstot vai reprezentējot un domājot par holokaustu būtu jāatcerās. Viņi tātad raksta, ja, kad kara sākuma posmā nevācu iedzīvotāji lielā mērā tika iesaistīti savu veidu noklusētā darba dalīšanā pretebreju vardarbības aktos. Viņu palīdzības apjomu varējās no piedalīšanās ebreju identificēšanās, vajāšanās, getoizācijā līdz aktīvai līdzdalībai pogromos, tīrīšanas pasākumos un citos noziegumos. Tomēr jāņem vērā, ka bez operācijas Barbarossa tas nenotiktu. Tādējādi vācu politika ir atslēga, lai mēs saprastu notiekošo. Tāpat acīm redzam ir arī vietējo iedzīvotāji, kas neskatoties uz riskiem palīdzību vajātajiem ebrejiem. Tomēr jautājums par nevācu
palīdzību un tās ietekmi uz pretebreju politikas veidošanu un tālāku attīstību paliek atklāts. Ja? Un šajā te gadījumā, manuprāt, mēs varbūt šo te jautājumu nesevišķi labvēlīgi mēģinām pamatot, ja? Un vairāk vai mazāk to mēģinām nogrūst, teiksim, uz šiem te vācu pleciem. Šajā gadījumā jau varbūt arī, manuprāt, diezgan jauka ir sociologa Zigmunda Baumana, ja, teiksim, ideja par to, ja, un viņš atzīmē, ka, piemēram, balstīšanās uz nozieguma vāciskumu, ja, ir savdabīgs veids, kā attaisnot visus pārējos, daļēji arī visu pārējo. Ideja par to, ka tie nebijām mēs, tie bija citi, tie bija vācieši, piedāvājam šis te holokausts notika citā laikā, citos apstākļos, ja, tas ļauj mums distancēties un noved pie tādas bīstamas morālās un politiskās atbruņošanās. Vienlaicīgi arī garantējot mums tādu morāli komfortablu pašataisnošanos. Nu, tā ir, teiksim, problēma, kuru mēs varam skatīties arī nacionālajā historiogrāfijā, un kas ir šobrīd diezgan varbūt pat izteikta. Tālāk, tātad, ja mēs raugamies, teiksim, uz šo te lokālo perspektīvu, tad lokālās perspektīvas apzināšana ļauj atkal detalizētāk skatīt ebreju nogalināšanas norises Latvijā 41. gada vasarā. Tomēr šeit perspektīvā ir daudz objektīvu, kā arī subjektīvu šķēršļu. Ja? Ko mēs te varētu minēt? Pirmkārt, tas ir tiešo avotu trūkums. Otrkārt, tas ir sekundāro avotu subjektīvais raksturs. Treškārt, teiksim, tas ir tas, ko mēs arī bieži vien mēģinām, teiksim, radīt, aizbāzt, ja, šos te caurums vēsturē ar aculiecinieku, teiksim, atmiņām, ja, tad mēs bieži vien, teiksim, nepamanām šo te, mēs šīs te atmiņas, teiksim, neizvērtējam gan no šo te vēsturisko narratīvu viedokļa, gan mēs arī viņas, teiksim, nemēģinām, piemēram, analizēt no kaut vai tās pašas vēsturiskās, komunikatīvās, teiksim, atmiņas šī te viedokļa, ja. Un šeit ir virkne milzīgs daudzums fenomenu, ja, kurus vajadzētu apjēgt, kurus vajadzētu mēģināt izprast, ja, pirms mēs pie šīm atmiņām, teiksim, skaramies. Ja. Nu, šeit varbūt vienīgi varētu pieminēt to, ka, protams, šīs te atmiņas par holokaustu, ja, viņas ir izdzēstas savā ziņā. Izdzēsts tas nevis kaut vai, es domāju, teiksim, kaut kādu politisku vai sociālu, teiksim, iemeslu dēļ, bet lielākoties tieši dēļ tā traģiskuma. Un reflektēt par holokaustu, reflektēt arī par citām, teiksim, šīm te lietām cilvēkiem nepatīk. Nepatīk, tas ir neērti. Jo faktiski, tad, kad mēs sākam par to runāt, ja, tad vienmēr, nu, ja tas ir aculiecinieks, tad nevilšas rodas jautājums, kāda bija tava loma šajā te holokausta norisēs. Un parasti jau tās lomas, es šeit nerunāju, piemēram, par vai nu tavu upuru lomu vai par noziedznieku lomu, ja, bet nu, visbiežāk cilvēkam ir tā malā stāvētāja loma un tas liek uzdot šos te jautājumus, ja, kuri ir neērti un kurus varbūt negribētos atbildēt. Tāpēc arī, kā saka, bieži vien cilvēki tik tiešām nestāsta vai stāsta ļoti diferencētu šo te informāciju. Kopumā tomēr, ja mēs skatāmies, vēl viens, teiksim, ļoti milzīgs trūkums, ja, teiksim, šīm te lokālās perspektīvas izzināšanā, jā, ir arī, teiksim, šo te tiešo avotu trūkums. Jā. Lielākoties, teiksim, primāri avoti, kas varētu būt, jā, un ko mēs varētu izmantot, ja tie, piemēram, ir Vācijas, kaut vai šo vācu, teiksim, vienību, Einsatz grupu, policijas bataljonu, Wehrmachta ziņojumi, tad viņi sniedz savā ziņā pirmkārt ļoti, ļoti fragmentāru un bieži vien arī pretrunīgu informāciju, ja, kā tas būs redzams arī, teiksim, Rēzeknes gadījumā. Vēl viena avotu grupa, ja, ko šeit var izmantot un bieži vien arī pētnieki izmantot, tās ir pēckara jau šīs te padomju krimināla lietas, ja, tas, ko mēs saucam par Čeks krimināla lietām, ja, kur parādās šie te
ebreju nogalināšanas, teiksim, aspekti, ja, bet viņi nekad netiek izdalīti, ja, kā kaut kādi svarīgākie no tiem aspektiem, ja, jo padomju tiesvedībā galvenais bija pierādīt to, ka cilvēks ir cīnījies pret padomju varu, ja, un ir politiski tātad neusticams, ja, un mazāk, varbūt par mazāku noziegumu tika uzskatīts tas, vai padomju, teiksim, to tiesvedību maz interesēja to, ko tad viņš ir darījis tur 41. gada, teiksim, vasarā. Faktiski, ja raugamies vēl uz vienu avotu, ja, kurš ir ļoti subjektīvs, tas ir valsts ārkārtas komitejas materiāli, ja, kas tika faktiski radīti, lai vairāk vai mazāk izceltu šos te nacistu noziegumus, ja, tad, kā saka, skaitļi un liecības, ja, kas ir minami šajos te, teiksim, avotos daudzkārt pārsniedz, teiksim, reāli pat iespējamos, teiksim, skaitļus un ir apšaubām un ir konfrontējami, ja, teiksim, savā starpā un ļoti, ļoti pretrunīgi. Kopumā, ja mēs raugamies uz šīm te norisēm, ja, teiksim, lokālajās perspektīvās, tad 41. gada vasarā pēc holokausta pētnieces Rudītas Vīksnes, ja domājam Latvijā, mēs varam, teiksim, to skatīt caur šiem te 4 faktoriem, ja, kas ietekmē šo te laiku Latvijas, teiksim, mazpilsētās, ja, un ko mēs arī ļoti labi varam redzēt, piemēram, Rēzeknē, kas ļauj mums, piemēram, aizpildīt tos robus, ja, ko mums nesniedz tieši avoti, ja, tas ir, mēs varam salīdzināt, kā tas noticis ir citās līdzīgās vietās. Ir tas, ka sākotnēji tātad notiek šī kara laika likuma ieviešana, tālāk notiek, ja, teiksim, šī nacistiskā propagandas fona nodrošināšana, un tad ir pret ebrejiem vērstas likumdošanas ieviešana, un visbeidzot tas noslēdzās šo pašaizsardzības vienību organizēšanu. Faktiski bieži vien, ja te, teiksim, arī viņus sarindot tādā secībā un likties, ka tas veidojās, teiksim, pakāpeniski, tas tā īsti nav, jo bieži vien, kā saka, šie te faktori norisinājās vienlaicīgi, ja, vai kāds no faktoriem, piemēram, varēja arī, teiksim, izkrist ārā, un tomēr tie jautājumi, nevienmēr uz tiem jautājumiem mēs varam, teiksim, atbildēt. Piemēram, jautājums, uz kuru es nevaru atbildēt, un es nezinu, varbūt kāds vietējais pētnieks to ir noskaidrojis, tad es ļoti labprāt ar viņu parunātos vēlāk, ir, piemēram, kad tad īsti noorganizējās pašaizsardzības grupa Rēzeknē. Konkrētu datumu, es domāju, neviens nevar pateikt. Ja mēs vadamies pēc šiem te dokumentiem, kas tur mums ir, ja, tad kad Wehrmachta karaspēka daļas ienāca Rēzeknē, tad 1941. gada 3. jūlijā šī pašaizsardzības grupa jau tika izveidota. Ja? Un te ir atkal jautājums viens, ja, kas ir varbūt nozīmīgs, kas tad īsti šo te grupu veidoja. Ja? Vāciešiem bija svarīgi parādīt viņas spontāno šo te izveidošanos, ja? Bet tai pašā laikā zinot kopējo to vācu politiku un kādā veidā viņi skatījās uz apbruņotiem vietējiem iedzīvotājiem, ja, tas nevarēja notikt bez šīs te okupācijas varas akcepta un atbalsta. Ja. Tālāk šeit ir ļoti interesanta lieta, kas man liekas arī, kuru vajadzētu apdomāt, un tas ir pastāv tikai hipotēzes līmenī, cik lielā mērā, piemēram, notikumi Daugavpilī un Daugavpils, teiksim, šīs pašaizsardzības grupa, teiksim, veidošanās, jā, bija saistīta arī ar tālākām, teiksim, šīm te pašaizsardzības grupas izveidošanu Rēzeknes pilsētā. Vienlaicīgi, ja, teiksim, mēs arī varam skatīties, ka ja 3. jūlijā, teiksim, šīs te Wehrmachta karaspēka daļas ienāk pilsētā, tad jau nākošā dienā notiek arī pirmās eksekūcijas, ja, kad tiek nošauti aptuveni 10 cilvēki tirgus laukumā, ja, būtībā kā brīdinājums citiem, ja, par šo jaunos nacistu noteikumu neievērošanu. Ja. Pārējie ebreju tautības vīrieši, ja viņi tiek pārvietoti uz cietumu.
Šīs te norises, viņas būtu jāplūko arī, teiksim, šīs te mediētās publiskās telpas nacifikācijas kontekstā, un Rēzeknes gadījumā, man liekas, tas ir ļoti interesants. Atšķirībā no citām Latvijas pilsētām, kur jau pirmajās dienās, piemēram, iznāca vietējās varas ar vācu akcentu atļautā periodika, Rēzeknē savu avīzes, kā mēs zinām, parādījās tikai 42. gadā. Un šeit ir tas jautājums, ja, kuru arī, kurš ir jāuzdod un par kuru mēs varam domāt, ja, kas tad īsti caur ko informāciju saņēma Rēzeknes iedzīvotāji. Ja mēs zinām, ka Daugavpilī jau iznāca šīs Daugavpils latviešu avīzes, ir iespējams, teiksim, arī šīs te centrālās preses, teiksim, parādīšanās, kas Latvijā, kā mēs zinām, jau no 1. jūlija iznāca arī TV un propagandas, teiksim, rotas, varēja, teiksim, viņas arī izplatīt, un šajā te gadījumā vēl viens blakus faktors, tas ir tas, cik lielā mērā šeit darbojās šīs te arī, teiksim, Wehrmacht propagandas rotas, un kādā veidā viņas, teiksim, mēģināja ietekmēt šos te vietējos iedzīvotājus, un tā tālāk, un tā joprojām. Tomēr šķiet, ka mediētā propaganda, viņa vairāk vai mazāk tomēr attiecās uz daudz, varbūt vēlāku laiku, un viņas mērķi jau bija daudz savādāki. Nevis iesaistīt šos te Rēzeknes iedzīvotājus holokaustā īstenošanā, bet iespējams vairāk vienkārši attaisnot šo te notikušo holokaustu, ja, un šajā gadījumā mēs paanalizējam tas, ko vēlāk rakstīja Latgales prese, tas, ko vēlāk rakstīja arī Rēzeknes ziņas, ja, tā tālāk, tā joprojām, ja, par nošaušanām, protams, tur nekas netika rakstīts, bet tika rakstīts par šo te ebreju faktoru vēsturē un par ebreju faktoru padomju okupācijas gadā un tā tālāk un tā joprojām. Un faktiski no visiem viņiem, teiksim, izriet tāda standarta veida, mēs varētu teikt, morāli. Un morāli faktiski ir tāda, kad ebreji vienmēr tiek pasniegti kā drauds vitāli svarīgajām latviešu interesēm. Ja? It sevišķi Rēzeknē, kur tas tiek vienmēr uzsvērts, ka Rēzekne vienmēr ir bijusi ebreju pilsēta, un ebreji te ir cēluši graustus un ir bojājuši latvisko pilsētu, un ebreji tika apsūdzēti dažādās amorālās un nekulturālās rīcībās un tā tālāk un tā joprojām, un padomju laiks tas bija sevišķi, ja, teiksim, uzsvērts, ka tur gan nodarbojušies bija latviešu uzrādīšanu čekai, gan paši bijuši čekisti un tā tālāk un tā joprojām. Un faktiski visa tā rezultātā, ja, tad, ja nebūtu atnākusi vācu armija, ja, tad latvieši būtu pavisam pazuduši, ja, tāpēc latviešiem, kā saka, ir jābūt priecīgiem par to, ka ebreji tagad ir pagaisuši, ja, un pilsēta var kļūt latviska. Ja. Tas ir vairākos rakstos, piemēram, arī tas tiek uzsvērts tieši to, ka, lūk, beidzot, ja, pēc daudziem gadsimtiem faktiski vēstures, ja, Rēzekne kļūst atkal latviska. Pozitīvs faktors, ja mēs nepasakot, kas tad īsti notika un kāpēc viņa kļūst latviska, ja, bet katram tas nojaušot ir, teiksim, šādā veidā tiek veidots tas nacistu politikas attaisnojums, ko attaisno šīm te padomu represijām. Un šajā gadījumā, ja, teiksim, arī te ir zīmīgs gadījums, par ko ir jārunā Rēzeknes kontekstā, lai gan bieži vien, teiksim, Rēzeknē tas runāt par to nav sevišķi daudz pieņemts. Vismaz pirms pāris gadiem, kad es to mēģināju darīt, tad es par daudz ko jaunu par sevi uzzināju. Un tas ir viena lieta, ja, teiksim, ko es domāju, jūs ļoti labi zinat, un es, teiksim, arī viņā, cik man laiks vēl es atvainojos? 5 minūtes. 5 minūtes tikai, ja. Tas ir 9. jūlija faktiski notikumi, ko mēs varētu, tas ir tad, kad pilsētā ierodās Einsatzkomandas Sonderkommanda 1B, ja, kura tātad jau sastop šo te grupu un kura faktiski izveido tādu savā ziņā
savā ziņā, teiksim, tādu aktīvas propagandas, teiksim, teātri. Viņi Rēzeknes milicijas, teiksim, ēkā organizēja šo 36, jā, pēc vācu datiem gan tur ir 30 vadošo latviešu sakropļoto līķu atrakšanas lietu. Jā. Un šajā gadījumā, ja, protams, šajā teātrī tiek sadzīti arī, teiksim, vietējie iedzīvotāji un līdzīgs, teiksim, tos propagandas teātrus mēs varam redzēt arī, ka tāda notika Latvijā un faktiski šīs akcijas mērķis bija izraisīt vietējos iedzīvotājos naidu pret šo ebreju kopienas pārstāvjiem. Ja? Teiksim, atmiņas par to, ko tur ir redzējuši cilvēki, ir diezgan daudz, ja? Un viņus ir iespējams konfrontēt. Un tā, kad to sāk darīt, es atvainojos, tas ir pārāk varbūt vienkārši nepatīkama informācija, un tāpēc es par viņu nestāstīšu, bet es, teiksim, vēlāk, ja kāds ļoti grib klausīties par to, es varu, teiksim, arī parādīt šo referātu tekstu, kur tas būtībā varbūt parādās. Ja? Tur šīs informācija ir ļoti pretrunīga, kas tur redzējis un kādas mocības ir notikušas un tā tālāk un tā joprojām. Faktiski šo propagandas teātru mums ļoti labā veidā ļāva, teiksim, varbūt atklāt tas, ka Rēzeknes Daugavpils apgabala tiesa, ja, teiksim, reaģējot uz šo aktu, lika izmeklēt šo gadījumu, un šī gadījuma izmeklēšana atklāja varbūt nedaudz citu ainu nekā nacistiskā propaganda, nekā tie paši aculiecinieki, ja, vēlāk, teiksim, atcerējās. Ja, tātad faktiski mēs tur varam, teiksim, atrast ja, to, ka tik tiešām šie cilvēki viņi tika nošauti, ja, bet tās spīdzināšanas, tur nagu nomaukšanas, mēļu nogriešanas, ādas novilkšanas, nekas tam līdzīgs, ja tomēr, teiksim, neapstiprinājās. Faktiski tieši pēc šī kā saka, propagandas teātra mēs varam teikt, ja, kad arī sākās šī masveidīgā ebreju, teiksim, iznīcināšana pilsētā un regulāras akcijas, tad jau, kā saka, sākās pilsētā un ilgi ja, līdz pat tātad 41. gada tātad septembrim, ja, un kopumā tātad tika iznīcināti, kā mēs arī to ļoti labi zinām, pēc Rēzeknes apriņķa policijas datiem 3219 ebreji. Ja. Šeit gan ir cits jautājums, ja, kuru, protams, mēs varētu te ķidāt detaļās, un tie dati ir ļoti pretrunīgi. Tas ir pirmkārt tieši datumi, kad notika šīs eksekūcijas, kur ir ļoti pretrunīgi. Pat vācu dokumenti, piemēram, viņi ir pretrunīgi. Ja, piemēram, mēs varam konstatēt to, ka Einsatz grupas ziņojumos ir minēti vienu datumu un vienu upuru skaitu, ja, un tā pašā laikā parādās tur, piemēram, Vācu rezerves policijas bataljonu, teiksim, ziņojumu, kas sauc pilnīgi citus datumus un pilnīgi citus varbūt arī šos tēterus, tos šāvējus, ja, noziedzniekus, kas šāva ebrejus. Ja, piemēram, mēs tur pat varam redzēt, piemēram, kad Einsatz grupas ziņojumā ir rakstīts, ja, ka eksekūcijas veids latvieši, ja, tā pašā laikā vācu, tūlīt acu mirkli, vācu 65. laikam rezerves policijas bataljonu ziņojumā, ja, kas atradās tajā laikā Rēzeknē, ja, ir minēts, ka šīs eksekūcijas veids nezinām SD vienība, ja, un faktiski neviens cits tur vairāk nepiedalās. Tā kā šeit ir milzīgs jautājums klāsts, ja, kur, es domāju, nekad arī tā īsti nebūs iespējams atrisināt. Ja. Meklēt šo patiesību tik tiešām var, bet liederības koeficients, es domāju, būs diezgan mazs. Ja. Faktiski vairāk vai mazāk tomēr, es domāju, jāturās ir pie tā stāsta, kas faktiski pašlaik tiek veidots, ja, un viņš vairāk vai mazāk loģiski vienkārši izskaidro, kas tad Rēzeknē notika jūlijā, augusta mēnešos, ja, un zināmā mērā, teiksim, arī ieskicē šīs galvenās, teiksim, varbūt arī ebreju iznīcināšanas vietas.
Tāpat atklāts jautājums paliek par to, cik daudz Rēzeknē, piemēram, iznīcināja Rēzeknes ebrejus, ja? To mēs nezinām, ja? Un cik daudz tik tiešām šeit tika atvesti arī no apkārtējiem miestiem ebreji, ja? Šeit iznīcināšanai. Un tā kā kopumā tā ir milzīga problēma, ja? kuras, teiksim, tātad pilnīga rekonstrukcija ir iespējams, līdz objektīviem datiem šeit nevarētu nonākt. Holokausts Rēzeknē joprojām tātad nav pilnīgi vēsturiski izpētīts jautājums un, protams, ir pamatots un objektīvs bažas par tādas izpētes iespējamību. Tomēr ir virkne jautājumi, ja, kas spēja Rēzeknes gadījumu padarīt nozīmīgu, teiksim, arī visās šajās trijās globālajās, nacionālajās un lokālās perspektīvas kontekstās. Ja, un šo kontekstu sniedz gan pats Rēzeknes piemērs, gan tā iespējamība, teiksim, šo kontekstu aktualizācijā. Šeit, manuprāt, ir Rēzeknes gadījumā svarīgi tie jautājumi, ja, kas tik tiešām ir izprotami un kuriem daudz lielāks liederības koeficients ir nevis skaidrot, cik tad īsti tajā vai tajā datumā tika nogalināti un kurā vietā nogalināti, bet tomēr, es domāju, ļoti svarīgi būtu izprast šos pašus holokausta cēloņus Rēzeknē. Piemēram, ir tas milzīgs jautājums, ja, un tas arī, kā saka, varbūt nācis, un tas ir ar avotiem apstiprināts, ja, ka, piemēram, Rēzeknē vietējos pašaizsardzībniekus bija ļoti vienkārši iesaistīti šajās pretebreju akcijās, ja, lai gan citur, piemēram, tā pašā Daugavpilī, ja, tur nācās diezgan lielām grūtībām viņus, teiksim, pat piedabūt vietās, ja, un, teiksim, ja mēs paskatāmies citur Latvijā, ja, tad ļoti daudz, kā saka, arī atteicās, teiksim, piedalīties šajā lietā. Kāpēc Rēzeknē šeit cilvēkiem, piedāvām lielam skaitam cilvēku, 120 vīri vismaz, ja, teiksim, bija pašaizsardzības vienībās, kāpēc šeit neradās tie jautājumi, kāpēc tas notika, ja? Vai to mēs varam fokusēt tikai uz šo baigā gada un nacistu propagandas teātra lomu, ja? Vai tās saknes tomēr ir meklējums dziļāk, ja? Tas ir ļoti nepatīkams varbūt jautājums, bet viņš ir jāuzdod un viņš jāmēģina, teiksim, risināt. Un šajā gadījumā, es domāju, arī mums te varbūt vajadzēja starp mani un Ines vēl vienu referātu par to, kā tad šeit bija kāda bija ebreju vēsture pilsētā 20. 30. gados, kādas problēmas bija, ja, teiksim, tieši šo starp etnisko grupu, teiksim, saskarsmē, ja, un, ja, teiksim, to mēs spētu kaut kādā veidā analizēt, ja, un šeit arī avoti tomēr ir daudz vairāk, ja, tad mēs spētu izprast, ja, kāpēc tad holokausts Rēzeknē, ja, notika tieši tā un ne savādāk. Otrs jautājums ir, kas šeit arī varbūt ir jāuzdod, tas ir jautājums, ka es domāju, ka Rēzeknes gadījumu labāk varētu izprast, ja mēs viņu skatāmies uz kompleksu kā uz vietu, ja, kurā Otrā pasaules kara gados tika piedzīvot ļoti vairāki terori. Ja. Ar šo teroru apzināšanos arī, piemēram, teiksim, kaut kādā nacionālā historiogrāfijas līmenī tomēr ir problēmas. Ja. Tieši to pašu mēs varam saskatīt arī, piemēram, holokausta pētniecībā. Holokausta pētniecība mums faktiski koncentrējās līdz 1941. Gada decembrim. 41. Gada decembrī tātad mēs pieņemam ideju to, ka lūk, Latvijas lielākā ebreju kopienas daļa tika iznīcināta, tātad tie ir, kā saka, mūsu ebreji, ja? Kas notiek tālāk, tā jau vairāk nav mūsu daļa. Ja? Un, teiksim, arī ar šiem ārzemju ebrejiem, ar reiha ebrejiem, ja, gan ar, teiksim, citām kategorijām, šeit mēs varētu saukt, piemēram, arī padomju kara gūstekņus, šeit mēs varam saukt romus, jā, šeit mēs varam saukt starp citu, ja, kas ļoti mums nepatīk un par ko mēs joprojām neesam neko uzrakstījuši un neesam izveidojuši pat, teiksim, adekvātu modeli, kā reaģēt, ja tie saucamie padomju aktīvisti, kurus, ja mēs paskatāmies, šāva kopā ar ebrejiem, ja, un arī Rēzeknē, ja, Anšpāna kalnos, tad šāva ne tikai šos padomju aktīvistus un ebrejus, ja, bet arī visas šīs pārējās kategorijas atrodas.
Un šādā veidā, ja tas skatījums, teiksim, izveidojies, tad viņu ir iespējams, to Rēzeknes gadījumu izprast, kā tādu tipisku, ja mēs lietojam to slaveno Timotiju Snaideru, teiksim, secinājam, ka Rēzekne kā tāds tipisks Asinszemes gadījums, piemērs, Tā pašā laikā, teiksim, atceroties arī šo padomu teroru, un arī teroru, zināmā mērā, kas notika šeit 44. gadā. Laikam tad man ir jābeidz. Jā, paldies, Kasper. Man šķiet daudz vairāk pašlaik jautājumu nekā atbilžu. Vai jums ir jautājumi vēl Kasparam no auditorijas? Man patiesībā viens ir. Ilgāku laiku sekojot, jau vairākus gadus sekojot patiesībā holokausta pētniecībai Latvijā, es pamanīju, ka par daudzām Latvijas mazpilsētām tiek pētīts diezgan regulāri daudz, un jau pirms pievēršanās Rēzeknes sinagogas tēmai, es manīju, ka Rēzekne principā ir viena no nedaudzajām pilsētām, kas vairāku gadu garumā ir izkritusi no šīs holokausta pētniecības. Kā tu skaidro, kāpēc līdz šim tā ir bijis? Es jau to mēģināju, man liekas, izskaidrot. Jā, bet vai tas ir faktiski iespējams, tas ir subjektīvs faktors, ka neatrodās kāds vietējais vēsturnieks, Nē, tas tā nav. Es domāju, ka šajā gadījumā ir, teiksim, cilvēki, un tad tik tiešām varbūt man ir jāpasaka liels paldies Aigaram Urtānam, kas tik tiešām ņem skatījies ir pilsētas ne tikai savu dzimto Bausku, bet arī tik tiešām jau globālā līmenī šīs lietas, bet te ir tik tiešām šis avotu trūkums, Vēsturniekam ir tas, ja mēs gribam izpētīt, ir vispirms, teiksim, jāapzina un vispirms ir jāatrod šie te avoti. Diemžēl par norisēm Rēzeknē šo te avotu ir diezgan maz. Šos te avotus ir iespējams vēl meklēt. Es neteiktu, ka visi gali ir ūdenī, bet, kā es teicu, piemēram, padomu krimināla lietās ir diezgan pagrūti varbūt orientēties, bet šajā gadījumā, piemēram, varētu skatīties kaut vai šīs te vietējās pašaizsardzības grupas, teiksim, dalībnieku, teiksim, daži no viņiem arī tika tiesāti, cik daudz tur, piemēram, parādās, un šādā veidā, teiksim, mēģināt rekonstruēt šīs te idejas. Ir iespējams kaut kādā veidā varbūt arī uz pagasta, teiksim, šiem te uz pilsētas, teiksim, vietējiem materiāliem, kaut vai viņi nav par karu laiku saglabājušies praktiski necik, tad arī teiksim, tur ir iespējams kaut kāds, bet tie jebkurā gadījumā būs tikai sekundāri rakstura avoti, un, kā es vēlreiz teicu, tāds diezgan varbūt bēdīgs tas secinājums, ka to, kas tad notika tā, kā saka, īstenībā, to mēs nekad tā arī varbūt neuzzināsim.